Izskatās, ka tuvākajās dienās man gaida diezgan jautrs remonts. Būs šarants ar elektriski bīdāmajām sānu durvīm. Štruns par to elektroniku, bet šobrīd ir tā, ka viņas nevar atvērt. Absolūti nekādi ne no iekšpuses, ne no ārpuses. Kaut gan pat pie, idejas, ka pie elektrības, pazušanas, tad daļķis nosēžās, tam durvīm būtu jābūt atveramām. Tas nozīmē, ka ir noticis kaut kas šajā mehānismā, kurš jauns maksā kaut kāds kosmisks pāri 300 eiro, man liekas, bija. Nesaprotu par ko, protams, bet labi, lai būtu. Dabūju no RRR visu komplektu arī ar to. Šits, man liekas, atbild par to pievilkšanu durvīm. Ka viņas var atstāt tā kā, ka viņas ievelk vietā, bet tas neatiecas, manuprāt, tieši uz pašu fizisko attaisīšanu. Uz pašu fizisko attaisīšanu, manuprāt, attiecas šī trose, kura, kā redzams, šobrīd ir bez elektrības, tātad nekas nav pieslēgts, bet realitātē es viņu paraustot, es tev nevaru vienu roku, varu panākt, ka šī vieta atbrīvojas. Vēl ir tāda lieta, ko es šobrīd redzu, bet es neredzēju uz mašīnas, kad es viņu pēdējo reizi skatījos. Ir tāds, ka šeit ir tāda svira, kur teorētiski arī izdara tieši to pašu, viņa atbrīvo šo mehānismu. Tas ir, es godīgi sakot arī negribu iziet uz barbarisko variantu, ka vienkārši ņemt ar kaut kādu lauzni un ko tur visu daudzīt to ārā to mehānismu, jo pat viņu sadauzot lupatās, es esmu drošs, ka tas var neatrisināt to problēmu, jo viņš ir tā taisīts avārijas gadījumā. Es esmu redzējis, kad ar tām ugunsdzēsēju tām tur knaiblēm, ka viņi tā kā, iebāž starp durvīm un to stenderi, jā. Un šitas mehānisms, man liekas, ka izrāvās ārā kopā ar durvju gabalu, bet viņš neatnāca vaļā pat šī daļa. Tā kā tas nav teiksim, zvanīts, kad izdaudzot šo visu to elektrisko daļu plasmas, kad tās durvis no tā atvērsies. Vēl ir variants mēģināt saprast, kur divu kontaktu atbild varbūt kaut kādu motoriņu un mēģināt viņam padot lielāku spriegumu ar cerību, kad tas iekaltušais motoriņš varētu pakustēties, bet es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši izzīlēt, kurš atbild par kaut kādu vietu. Tā kā būs jautri.